Sveiciens visiem trešdienā, ķeramies klāt jaunumiem. Hamster Combat ir ienācis biržā. Lūk, tik daudz es patreiz saņemšu, jo pārējais lokosies vaļā pa daļām. Kad domā, kādu summu es saņemšu? Ierakst komentārā, un tas, kas būs visprecīzāk trāpījis, tam aizskaitīšu 50 kro kriptovalūtas. Visa palīdzēs bankām pārbaudīt līgumus un tokenizētos aktīvus. Viņu mērķis ir sākt izmēģinājumu 2025. gadā ar Ethereum. Solana spēļu konsole ir pieejama iepriekš pārdošanā, un viņas cena ir $199. JP Morgan izpilddirektors slavē Elon Muska ideju izveidot valdības efektivitātes komisiju. Turcija piedāvā papildus plānu, kā aplikt ar nodokli kriptovalūtas un akcijas. FTX nākamnedēļ sāks izdalīt saviem kreditoriem 16 miljardus ASV dolārus. Amerikas ETF-os gan Bitcoinam, gan Ethereumam diena bijusi ar pluszīmi un inflows bijis lielāks. Bitcoinam tas bija 136 miljoni, Ethereumam 62,5 miljoni. Kongresmenis Toms Emers vēršas pret SEC vadītāju Gary Gensleru. Mums nevarēja būt vēsturiski postošākais un nelikumīgākais SEC priekšsēdētājs. Tas šodien arī viss. Ja tev interesē šīs tēmas un ja tev uzrunā kriptovalūta, tad dodies uz profilu aprakstu, spied uz linku un pievienojies manai Telegram grupai.